Šodienas debašu tēma precīzi skan: augstākā izglītība ir jāfinansē izmantojot ilgtermiņa kredītus, kas faktiski nozīmē, ka šo debašu priekšmets ir tātad izglītības un zinātnes ministra piedāvātais augstākās izglītības finansēšanas modelis. Nedaudz ieskicējot šo tēmu, es vēlētos atgādināt vienu citātu no netik senas publiskas vēstules, ko izplatīja Latvijas Mākslas augstskolu studenti, kuri rakstīja, ka Roberta Ķīļa piedāvātās pārmaiņas augstākās izglītības finansēšanā paredz pilnībā iznīcināt bezmaksas augstāko izglītību Latvijā. Šajās debatēs jums būs iespēja nepastarpināti dzirdēt, kādu augstākās izglītības finansēšanas modeli piedāvā Roberts Ķīlis un kā viņš pamato sava priekšlikuma racionalitāti, un arī kādi ir viņa oponentu argumenti. Tātad šo debašu dalībnieki ir izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis, labdien, Latvijas rektoru padomes priekšsēdētājs Arvīds Barševskis, labdien, Latvijas studentu apvienības prezidents Edvards Ratnieks, labdien, un Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā absolvents Imants Auziņš, labdien. Vēl jānorāda, ka debašu atbalstītājs ir Latvijas mobilais telefons. Tātad vispirms es vēlos iepazīstināt ar debašu norises kārtību. Pirmā daļa ir ļoti strikti regulēta, tā var teikt. Tātad pirmajam tiks dots vārds Robertam Ķīlim, pamatot savu pozīciju par piemērotāko augstākās izglītības finansēšanas modeli, kā otrajam tiks dots vārds Arvītam Barševskim, komentāriem un pretargumentiem Roberta Ķīļa pozīcijai. Savukārt Imants Auziņš un Edvards Ratnieks oponēs attiecīgi Arvīda Barševska un Roberta Ķīļa pozīcijām. Un tātad visbeidzot Robertam Ķīlim un Arvīdam Barševskim tiks dots laiks, lai vēlreiz atspēkotu oponentu kritiku. Otrajā daļā būs iespēja uzdot jautājumus arī klātesošajiem. Laiks gan ir visai ierobežots, pēc manām aplēsēm apmēram 25 minūtes. Ja kāds no runātājiem runās sākumā mazāk, tad laika diskusijai būs vairāk. Vēl es gribēju norādīt, ka ir iespēja iesaistīties diskusijā arī Twitter vidē, tātad rakstot komentārus, un mēs izmantojam hashtagu izglītība. Sveicināt, dāmas un kungi! Paldies par šo iespēju savās mājās, zinām mērā, pastāstīt par iecerēto vienu no modeli. Es sākšu ar divām noklusējuma piezīmēm. Viens ar saviem cienījumiem oponentiem. Mēs esam sastapušies un diskutējuši par šiem jautājumiem vairāk. Un mēs arī apzināmies, ka mēs esam pašlaik debatu situācijā, proti mēs tā kā pastiprinām katrs savas pozīcijas, cik tālu mēs esam runājuši. Un otrs, mēs šajā gadījumā runājam par vienu piedāvājumu, tas ir ļoti būtiski, un piedāvājumu tieši finansējuma ziņā. Tas nav jautājums par visas augstākās izglītības sektoru izmaiņām, kurā ir virkne arī citu aspektu, un šis ir ļoti būtisks apsvērums un aspekts, kad mēs varam saglabāt šo fokusu. Tas, ar ko es gribētu jūs iepazīstināt tuvākajās 13,5 minūtēs, ir 13 slaidi. Tie nav nekas unikāls un jauns, daļa no tās ir bijis jau pieejams, vienkārši akcentējuši atsevišķus punktus un strukturējuši varbūt argumentāciju. Bet pirmā lieta, šis nav pati pēdējā informācija, bet gana laba, lai ilustrētu situāciju, proti stāvoklī pagājušajā mācību gadā Latvijas augstākajā izglītības sektorā saliekot kopā augstskolas un koledžas. Studējošu skaits bija pagājuši gadu 103 000, tagad tas ir sarucis vēl par 9 000, uz 94 000, tas tiek precizēts cipars. Proti, mēs novērojam diezgan dramatisku kritumu gadu no gada, jau vairākus gadus, apmēram par 10%. Projekcijas, kas tiek veiktas un uz demogrāfiskiem pamatiem, runājot par mērķa auditoriju jauniem cilvēkiem, rāda, ka ja turpina šo vecuma grupas proporciju, kas iet uz augstākajām mācību iestādēm, tad visdramatiskākais kritums skaita ziņā ir domājams ar 15. 18. gadu, tas ir pēc dažiem gadiem jau, un 70–75 000 studentu gan koledžās, gan augstskolās ir salīdzinoši realistiski, bet es pat teiktu, jo pašlaik diezgan optimistiska prognoze. Valsts budžets studiju, tā sauktiem budžeta vietām,
katru gadu, pēdējās pāris gadus, izmaksā apmēram tādu pašu līdzīgu summu kā SEB banka studiju kredītos, tas ir 30 miljonu. 11. gadā 26 tūkstoši tās augtās budžeta vietas, visas augstskolas IZM padotībā, kā jūs ziniet, arī tās augtās mākslas augstskolas, Lauksaimniecības universitātes, Stradiņu universitāte, tās ir citu ministriju padotībā, IZM padotībā 19 tūkstoši vietas, un no visām budžeta vietām 67% jau tika tajā laikā novirzītas tās augtajām prioritājām jomām, dabaszinātnēm, inženierzinātnēm, veselības aprūpē, vidzinātnē, doktorantūrā un maģistratūrā kopā, tātad vairāk kā 2/3. Tā bilde par gan studējošo skaitu samazināšanu, gan augstskolu skaitu un augstāko mācību iestāžu, teiksim tā, skaitu palielināšanās, protams, ir daudziem jau zinām, un tā kļūst par tādu kopēju zināšanā bāzi, bet ir vērts atkārtot gan tos gadus, kurās notika kāpums, kā jūs redzējat, 2003., 4., 5. un 6. gadā. Mums ir tas lēciens par 20 augstākajām mācību iestādēm, un tas apmēram ir palicis tādā pašā līmenī. 61 iestāde arī joprojām ir šogad, lai arī gāja mazumā, tur policijas koledža, tik pievienotā universitātei nāca klāt vēl. Mēs joprojām esam situācijā ar 61 augstāko mācību iestādi. Tur gan iekšā ir citu augstāko valstu mācību iestādi filiāles. Studējošo skaits un jauniešu grupu skaits, es domāju, jūs tā smuki redzēt, iet skaisti uz leju, reku ir tas 15. gads. No tā absolūtā daudzuma jauno cilvēku, ja jūs nevarat izspiest vairāk, kā viņi vienkārši ir. Mums ir jāreiķinās ar turpinošu, dramatisku jaunākās vecuma grupas kritumu. Mums Latvijā pastāv tā sauktā duālā mācību maksas sistēma, ka augstākā izglītībā vienu daļu sēdz no nodokļu maksātāja naudas ar to saukto budžetu vietu palīdzību. Tā ir tieši dotācija. Un, kā no kurā gadā, bet tas ekvilibrījuma punkts ir 2/3 to cilvēku, kuri mācību maksu sēdz no saviem pašiem savu līdzekļiem. Mācību maksa, oficiāli deklarētā augstāko mācību iestāžu mācību maksa staigā starp 450 latiem, kas ir zemākā, līdz vairāk kā 4000 latu Rīgas Stradiņu universitāte. Bet tā ir deklarēta tāds milzīga mācību izmaksas, tās varbūt arī savādāk. Šī sistēma, kas ir iedibināta gan Latvijā, gan vairākās augstskolās, manis un manu kolēģi prāt, kas palīdzēja izstrādāt, ir visnotaļ kropļojoša vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir balstīta uz zinām centrālās plānošanas iezīmi. Mēs tad mēģinām plānot kaut ko uz priekšu, noteikts joms, kurās tās budžeta vietas tā kā iedalīt, piešķirt. Šīs te prognozes, ņemot vērā dinamisku raksturu, ir grūti aizstāvāmas un grūti noturamas un visdrīzāk neadekvātas. Tas nozīmē, ir jautājums, kāpēc vispār ar to nodarboties. Otrs, iet runa tātad par daļas, ja, mācību maksā ir vispārējā, tas ir drusku cita situācija, ja visiem ir nopietns. Otrs, skropļo motivāciju gan studentiem, gan augstskolām, studentiem dažādiem iemeslu dēļ seju uz turien, kur ir budžeta vieta. Es tātad izvēlos jomu, kurā ir budžeta vieta, es iestājos, pamācos, aizēju, aizbraucu prom, nerēķinos ar to, ka tas ir nodokļu maksātāju naudas, saistību nav. Augstskolām savukārt tā nav konkurence tieši par studentiem, bet zinām mērā sarunāšana arī ar augstākās izglītības departamentu vai izglītības ministriju vai kuru tur ministriju attiecīgi. Es domāju, ka tas ir diezgan būtisks faktors, kā abām pusēm, šajā gadījumā gan studentiem, gan universitātiem, tā ir kropļojoša motivācija. Tā noteikti nav taisnīga, ja to skatās dziļākā nozīmē, jo visi maksā nodokļus, arī tās ģimenes, kuras ir vai trūcīgas vai kuru pelnītāji ir bez augstākās izglītības. Latvijā tā ir 3/4 daļas, ja cilvēki, kuriem nav. Savukārt, tie, kas iegūst augstāko izglītību, pēc visiem principiem vidēji saņem vairāk ienākums turpmāk, un tas nozīmē, ka tā ir tāda regresīva pārdale no visiem, ieskaitot trūcīgajiem, uz tiem, kuriem relatīvi labāk būs, ja ne tagad jau ir. Tur vēl diskusija, ka varbūt jau tagad ir tie, kuri spēj iegūt budžeta vietas dēļ tā, ka viņu sekmes centralizētas eksāmenos netieši rāda viņu ģimeņu vismaz vidēju turību. Un visbeidzot, šī sistēma, protams,
izgāžās attiecībā uz to, ka ar tādas palīdzību nevarēs turpmāk nomaksāt lielākās daļas studentu mācības, nevarēs pārvērst to par universālu principu, gan tāpēc, ka resursu vajadzība augstāka ir pieauga, gan arī tāpēc, ka vajadzības uz budžetu no citām jomām pieauga, un demogrāfija šeit mums ir vislabākais ironiski palīgs ar spiedienu uz sociālo budžetu, uz novecošanas izmaksām. Šeit saņemt iespēju nofinansēt, piemēram, kredīta formā, ir saistīta ar to, vai ģimenēm ir kādi līdzekļi, ko likt pretī, kā ķīla vai nodrošinājumi. Tas ir atkarīgs no tā, cik liela rocība. Tur ir arī tas variants, ka cilvēki, kas aizņemās, ir tomēr zināmās tas augtajās defaulta baiļu, jeb šaubu situācijā, viņi baidās neatpelnīt un līdz ar to tad bankrotēt tādā vai savādākā nozīmē. Tā tad neņem, ja, tas ir tas rezultāts. Jūs atturaties paņemt, ko angļu sauc par version to borrow, tas nozīmē, ka nenotiek ekonomiski izdevīgs visām pusēm darījums dēļ šīm, teiksim, ja gribat teikt, subjektīvajām bažām par nākotnes ienākumiem un patēriņu. Mums piedāvājumi ir šis trešais, par ko tas stāsts, tas ir tas variants, kurā tiek mēģināts miksēt abus. No vienas puses indivīds, kas mācās, neaizņemās no privātā sektora spēlētāja, bankas vai kāda cita, bet par viņa vai viņas mācībām maksā publiskā īpašumā, ja jūs gribat vēl cietāk, valsts īpašumā esošs fonds, kas ļauj studentiem nedomāt pirms izvēles par to, kā viņi nākošajā mēnesī vai pēc pusgada nomaksās savas studijas, jeb arī savu iztikšanu. Tas var tikt nodrošināts, ja nu izēja automātiskā kārtā ar paraksta vai klikšķa palīdzību. Students izvēlās augstskolu, tajā iestājās, un viņam tiek pajautāts, tu gribi pats vai tu esi gatavs, ka par tevi maksā šis publiskais fonds, un par viņa vai viņas mācībām no šī publiskā fonda tiek maksāta mācību maksa attiecīgai augstskolai. Tas tiek organizēts, kā tiek organizēts šis finansējuma iegūšana šajā gadījumā. Protams, var mēģināt cerēt uz budžetu, es domāju, tas ir naivi Latvijas gadījumā. Mūsu piedāvājums ir, primārais piedāvājums ir aizņemties to ārējos starptautiskos tirgos. Kā šī summa tā pēc tam tiek atgriezta, tāpēc, ka tās ir valsts aizņemšanās, ja? Kā šī summa tiek atgriezta, tas pamatprincips ir tāds, ka atkarībā no ienākumiem absolventam visdrīzāk ar valsts ieņēmumu dienesta palīdzību tiek no noteikta ienākuma brīža tiek atskaitīta no viņa ienākumiem X summa, kas ilgākā laika posmā sedz šo sākotnējo mācību maksas un vai studējošā kredīta, kā mēs to tagad devējam, vienkārši dzīvošanas izmaksas. Šis te maksājums ir piesaistīts algai vai ienākumiem, teiksim precīzāk, alga šajā gadījumā ir aizvietoties vārdam ienākumi, proti krītoties ienākumiem zem noteikta līmeņa maksājums tiek pārtraukts, un uz to brīdi, kamēr šī ienākumi ir zem noteikta līmeņa, atjaunoties ienākumiem, maksājumi tiek atjaunoti. Ja kaut kādā brīdī pagājuši ir noteikts laika posms, mēs piedāvājam apsvērt 25 gadus, un to ietvaros attiecīgi cilvēks nav samaksājis vai nav spējis ar saviem ienākumiem nodrošināt to maksājumu pilnā apjomā, tad šī neatmaksātā kredīta summa pamatsumma tiek dzēsta, un arī procenti, protams, tiek piedoti. Tas nav tieši tas pats, kas progresīvais nodoklis, jo progresīvajam nodoklim būtu jāstrādā visu mūžu. Ja? Tādā ziņā šis ir, protams, labāks nekā progresīvais nodoklis. Progresīva nodokļa gadījumā visu mūžu arī maksās. Tas bez tam arī ir situācija, kurā jūs nekad nevarat bankrotēt. Un vēl šeit apsvēram, tas ļauj šādu sistēmu īstenot stratēģiskas un valsts politikas intereses attiecībā uz izglītības piesaisti pie darba tirgu. Šis ir priekšpēdējais slaids. Šeit ir iespējas gan noteiktu daļu šo maksājumu atlaist tiem, kas strādā svarīgās profesijās vai jomās, piesaistīt cilvēku ienākumiem arī tad, ja tie atrodas ārpus valsts,
mainot procentu likmes, diskriminēt attiecībā pret tiem, kas strādā Latvijā, pret tiem, kas strādā citviet. Šis nav kredīts, jo jūs neaizņemies no bankas, bet no publiskā avota. Tas nozīmē, ka tas neietekmē jūsu citas iespējas aizņemties. Iemaksu iekasēšana ir minimāla, jo to dara kompetents vids. Un patiesībā, kaut kādā zināmā mērā tas ir klasiskais graduate tax, bet ar terminētu posmu. Mani kolēģi tālāk izvērsīs vēl pēdējo jautājumu loku, kas skar citas implikācijas. Gribēju noslēgt ar šo te bildi. Kas tas tāds ir? Tas ir informācija, ko jau pašlaik Britu augstskolās, kas darbojās pēc līdzīgas un pilnībā pāries jau no nākušā mācību gadu uz tādu pašu sistēmu, kurā augstskolas potenciāliem studentiem sniedz šādu un līdzīgu tipu informāciju pirms viņi izdara izvēles. Tas stāsta par to motivāciju. Tad studējošais vai potenciālais students uzzina visu par attiecīgo programmu, gan attiecībā no nodarbinātības un ienākumu puses, gan attiecībā no apmierinātības, gan attiecībās no akademiskās kvalifikācijas puses. Tādējādi cilvēku izvēle pēc vidusskolas beigšanas ir ļoti informēta par to, kurā jomā viņš vai viņa vēlās studēt, un tas uzreiz atrisina jautājumu, kas ir bijis centrālais duālās sistēmas problēma, proti sistēmiski kropļojoša motivācija un īstermiņa skatījums. Paldies! Paldies par iekļaušanos laikā. Tagad vārds tiek dots Arvīdam Baršies, jums arī 15 minūtes. Jā, cienījamie diskusijas dalībnieki, godājamais ministra. Paldies par šo iespēju šodien piedalīties šajā publiskajā diskusijā, un es pilnīgi piekrītu tam, ko ministrs sākumā teica, lai arī šodien varbūt ir izskanējis, ka mēs esam oponenti, bet patiesībā mēs esam tieši diskusiju ceļā. Šīs diskusijas ir uzsāktas, diskusijas turpinās, un man jāsaka, kā rektoru padomes priekšsēdētājiem, ka, protams, ministrs ir bijis arī rektoru padomē, mums ir sarunātas tālākās tikšanās ar ministru, tātad tas viss ir diskusijas procesā, nevis mēs esam tagad kaut kādi baigie oponenti, kas, tagad zāles pretējās pusēs sēdēs un tagad cīnīsies, Tas ir punkts numur 1, Punkts numur 2 būs tas, ka es šoreiz varbūt vairāk paskatīšos gan uz šo piedāvāto modeli, kur es pamatā varbūt izmantoju vairāk publiski pieejamos materiālus dažādas prezentācijas un tā tālāk. Nevis kā rektoru padomes priekšsēdētājs, bet vairāk kā Daugavpils Universitātes rektors, jo rektoru padome ir ļoti daudzveidīgu augstskolu un daudzveidīgu viedokļu struktūra, un mēs neesam formulējuši pašlaik savu principiālu viedokli šajā jautājumā. Tāpēc vēl jo vairāk šīs diskusijas noteikti turpināsies. Šajā gadījumā es paskatīšos tikai no savas pieredzes, kā Daugavpils Universitātes rektors, universitātes, kura, kā jūs ziniet, varētu tā teikt, atrodas nosacīt bieži sauktā depresīvā reģionā, un tādā pašā laikā, pēc Latvijas šiem reitingiem, tomēr mēs esam 4. vietā pašlaik. Un tāpēc mans skatījums varbūt būs arī tā, jāsaka, vairāk subjektīvs. Pēdējā laikā Latvijā ir ļoti daudz dzirdēts visādas frāzes par augstāko izglītību. Un tāpat kā ministrs teica, šeit nav runa par kopumā par tām reformām vai vēl kaut ko, kas nenotiek augstākajā izglītībā. Zema kvalitāte, nav konkurētspējas, budžeta konsolidācija, augstskolu, es parasti lieku valsts augstskolu ir par daudz. Augstskolu mēs jau nevaram regulēt privātu augstskolu skaitu. Tas ir privātais bizness, un mēs nevaram paņemt un aizkopēt privātu augstskolu īsti kāda cieta tagad. Un tā tālāk. Un, protams, pēdējā laika viena no aktualitātēm ir šis te jauns finansēšanas modelis. Tas, ko teica ministrs, ir ļoti daudz punktu, protams, kur ir grūti varbūt arī oponēt šiem punktiem. Tā pašā laikā ir vesela virkne lietu, kur man liekas, ka ir vajadzīgas šīs te diskusijas. Un es sāku ar citātu, kas ir ņemta no Zetlera reformu partijas izglītības programmas. Katra sevi cienoša valsts pašlaik reformē savu izglītības sistēmu. Un es nobeigšu vienu citu citātu. Un
patiesībā šī diskusija man vairāk ir ņemta tieši no partijas programmas, kur patiesībā tas pats vien ir vairāk arī runāts, ka šī visu reformu pamatā vairāk vai mazāk ir šis modelis, taču vienlaicīgi tās nav visas reformas. Ja? Un es atvainojos, es laikam ar muguru pat daļai stāvu. Tātad ir manā skatījumā, kā rektora skatījumā, kurš vairāk vai mazāk 20 gadi, kā mācības spēks un administratīvs darbinieks ir augstākās izglītības sistēmā, man liekas, ka ir vesela virkne jautājumu, uz kuriem ir grūti atbildēt, un tiem es arī gribētu pievērst pašlaik uzmanību. Ja? Tātad pašlaik mēs runājam par modeli kā tādu, bet principā modelis, kurš būtu uzreiz finansiāli pamatots, ekonomiski pamatots un kā tāds, viņš pagaidām vēl nav. Tas arī ir viena no šīm diskusiju sastāvdaļām, jo tur prasās gan šie plusu, mīnusu iespēju un tā tālāk izvērtējumi, ko tas dos, kāda būs ietekme kopumā uz nozari. Viens no maniem tādām piezīmēm būtu, ka ieviešot šo modeli, praktiski ir noteikti zināms risks konkrētu darba tirgumu nepieciešamu studiju vietu, respektīvi valsts kaut kādā ietekmēšanā, ja? Jo tur tad varētu valstī drusku pamazināties šī iespēja, un es tomēr uzskatu, ka šīs konkrētās budžeta vietas konkrētās valstī vajadzīgās nozarēs, tas ir labāks instruments pašreizajā momentā. Jautājums ir tāds, kur mēs arī noteikti varam diskutēt, un es piekrītu, ka tur nav ne bez trūkumiem. Ja? Protams, kuras ir šī nozares, kā viņas, cik ātri, kā ministrs teica, jā, tur ir zināmas problēmas arī pie tā. Tālākais, jā, kur es redzu noteikti risku, ja? kas turpinās visu šo laiku. Manā skatījumā nospiedošais vairākums jaunieši tomēr varbūt arī izvēlēsies šo vieglāko ceļu, pamatā ies studēt sociālo zinātņu virzienā. Varbūt labi, varbūt netik labi, bet tādā pašā laikā es paredzu ļoti lielas problēmas ar pārējām zinātņu nozarēm, dabas zinātnes, inženierzinātnes, medicīna un tā tālāk, kur, kā jūs zināt, studiju pašizmaksa un studiju maksas būs 3 vairāk reizes varbūt lielākas nekā sociālajās zinātnēs tas ir. Jā, un tā ir arī viena no bīstamībām manā skatījumā, ka praktiski tās augstskolas, kurās ir šīs dabas zinātņu programmas, tur varētu sākties diezgan lielas problēmas kopumā. Un šīs programmas ir dārgas, un programmu uzturēšanai ir vajadzīgi līdzekļi, un bez jebkādām valsts dotācijām varētu būt problēmas. Ja? Un vēl viens moments, kur es noteikti redzu bīstamību, un šeit es saku kā reģionālās universitātes rektors, patiesībā ar šo modeli es vismaz redzu, ka varētu būt apdraudēts arī reģionālu universitāšu augstskolu pastāvēšana, jo principā visi, arī jūs ļoti labi saprotiet, un droši vien kā daudzi ir nākuši no reģioniem, ka, protams, jaunatne maksimāli iespējams izvēlēsies pēc iespējas elitārākas augstskolas, nesakot to, ka reģionos ir sliktas augstskolas, bet elitārākas tikai tāpēc, ka Rīgā, protams, šīs iespējas dabūt gan darbu, gan iekārtoties tā tālāk būs lielākas un cietīs viennozīmīgi cietīs reģionāla politika valstī kā tāda. Tas, mans skatījums. Tā. Jā, ja runā par ārpus budžeta fondiem, ja, principā, manā skatījumā tas nav īsti jauns piedāvājums, ja, jo ārpus budžeta pašlaik ir studiju fonds. Ja. Atkal mēs varam runāt, kādā viņš kvalitātē ir, vai ir labs, vai slikti diskutēt, bet principā šāds fonds pašlaik eksistē, un šis fonds ir tas, kas praktiski caur kuru iet arī tie kredīti, ko daļa no jums noteikti izmanto. Ja. Un tāpēc arī šeit jāskatās, vai ir jāveido jauns fonds, jeb var izmantot jau esošās struktūras, ja, jo laust jau ir diezgan viegli vai no jauna uzbūvēt izdosies kaut ko labu, bet dažreiz varbūt arī tā laušana ir efektīvāka. Tātad, jā, un galvenais piedāvājums, kas šajā modelī, manuprāt, ir šī atteikšanās no budžeta vietām, kur gan es tiešām esmu gatavs oponēt šajā gadījumā, jo vismaz es pats esmu biologs, ja, dabas zinātņu pārstāvis, tāpēc dabiski, ka es vismaz arī no šo nozaru skatījumā es redzu ļoti lielas problēmas.
Jā, nu vēl ir viens iemesls. Valsts jau ir pārgājusi uz šo 2001. gadā uz kreditēšanu, un praktiski, kā mēs redzam, kredītu ņemšana nav lielā topā pašlaik, un vēl vairāk, pēc arī dažādiem informācijas, dažādiem datiem, kredītu atmaksā arī pašlaik, protams, kavējas. Ja? Pašlaik tie ir apmēram 30%. Varbūt kaut kas pašreizajā momentu ir mainījies. Es vienkārši no vienas ministrijas prezentācijas to esmu paņēmis. Es tagad nenoprecizēšu, vai tas ir uz šo dienu šie dati. Ja? Jā, un kur garantija, ka tas nenotiksies ar šo jauno modeli? Kaut vai tāpēc, ka tuvākajos gados mēs visi esam reālisti, diez vai ekonomiskā situācija valstī un kopumā Eiropā tik ļoti strauji uzlabosies. Tālāk. Jā, šeit par kredītu ņemšanu. Jā, kredīti kā tādi pēc būtības pašreizējā situācijā, tas ir zināmā mērā sabiedrībā. Es nerunāju atkal varbūt par jūsu pamatā šeit, laikam lielākā daļa klātesošo ir no ekonomikas augstskolas, es pieļauju. Jā. Protams, es nerunāju par elitārajām augstskolām, un kā ministrs vairāk kārt ir uzsvēris, viena no labākajām augstskolām Latvijā, kur principā droši vien varētu arī piekrist. Protams, bet kopumā, ja paskatās uz valsti kopumā, ja, kredītu ņemšana mazinās. Ja. Studenti aizvien vairāk nevar atrast. Pašreizajā momentā problēma zināmā mērā ir noteikti galvotāji, bet ir sākušās arī šīs psiholoģiskās problēmas, ja, kredītu ņemšana kā tāda, jo valsts principā nav pozitīva pieredze sabiedrībai kopumā. Un tāpēc arī šis ir viens no aspektiem, kur manā skatījumā tomēr pieejamība izglītībā tomēr varētu mazināties, nevis palielināties. Un šeit jāsaka arī, es ieliku speciāli fakti no diskusijām ar skolēniem. Pavisam nesen bija vienā no labākajām Daugavpils skolām diskusijā ar 12. klasi, un šajā diskusijā arī skarot šo modeli, absolūtais vairākums no klasē esošajiem skolēniem tomēr teica, ka viņi izvēlēsies ārzemju augstskolas, jo tādā gadījumā, ja šis modelis parādīsies. Un tas šoreiz ir vienkārši reāls fakts no vienas, teiksim, skolas. Iespējams, ka ir arī citi fakti. Jā, neskaidri pašlaik ir kredītu dzēšanas, atlikšanas nosacījumi. Ir ļoti daudz kategoriju, kur varbūt prasās, kur ir pateikts, ka varētu būt šī kredītu atlikšana. Noteikti par šo jautājumu ir jādiskutē, jo pirmkārt ir jābūt ļoti labiem finansiālam pamatojumam un matemātiskiem aprēķiniem, jo manā skatījumā, ka šī atlikšana varētu aiziet tā, ka šis fonds varētu būt problēmas ar līdzekļu atražošanu šajā fondā, respektīvi, lai tas tālāk pietiktu. Arī runājot par šo modeli, principā, lai cilvēki sāktu atmaksāt, valstī būs nopietni jādomā par algu palielināšanu. Es neredzu iespēju pašreizajā momentā, cik budžetā līdzekļi varētu aiziet algu palielināšanai, jo ļoti liela daļa valsts iestādēs strādājušie reāli, kā jūs ziniet, skolotāji, policisti, mediķi un tā tālāk. Šis algu līmenis ir salīdzinoši laikam zem tās robežas, no kuras jāsāk atmaksāt. Tas varētu radīt problēmas, un par to noteikti ir jādomā, jāskatās, cik tas vēl var prasīt līdzekļus. Darba spēka emigrācijas ierobežošana. Man liekas, ka tas vienkārši nav iespējams Eiropas Savienībā, ja, jo ja šis brīvais tirgus pastāvēs, jebkuram cilvēkam būs tiesības braukt uz to pašu Vāciju, un viņš tāpatās brauks, un kā tad uzskaitīs tos līdzekļus, kad viņš aizbrauks. Ja. Jā, un šeit vai būs kādi, vai ir iespējami kādi mehānismi tam visam. Es atvainojos, tur ir laikam kāda gramatiskā kļūda, kā sāksies ar ēnu ekonomikas apkarošanu. Tās ir aploksņu algas uz pašreizējo momentu. Mēs redzam, ka īsti labi nesokas, ja, šajā visā jautājumā. Vai tas būs pēc modeļa ieviešanas kaut kas labāks? Jācer, dod Dievs, ka tā būtu, bet ir pamats arī pagaidām tomēr cik vēl? 2. Tā. Jā, ekonomiskā situācija valstī, tas ir ļoti liels risks modeļa ieviešanai. Ja mēs paskatāmies uz trūcīgo statusu, ja mēs paskatāmies uz vidējām algām un tā tālāk, un vēl, protams, ir ļoti liels risks arī
vai latvieši arī šajā gadījumā nebūs tie, kas iemācīsies, kā ļoti daudzās situācijās likumu kārtējo reizi apiet, teiksim, neuzrādot visus ienākumus vai vēl kaut ko, kas izsekos. Zinām, vida kapacitāti pašlaik nodokļu iekasēšanā, ja? Ka vids netiek galā ar to. Vispār publiski es to negribētu teikt, ka vids netiek galā ar to, bet ekonomiskā šīs te, respektīvi, tie vida kapacitāti pašlaik ir pietiekami maza. Ja? Tas nozīmē, vida kapacitāti vajadzētu būtiski palielināt. Jā. Latvijā atrodas kaimiņos valstis, kas piedāvā bezmaksas izglītību, pāriet Igaunija uz bezmaksas izglītību. Praktiski es pats runāju Briselē pavisam nesen ar Tartu universitātes rektoru. Jā, viņš saka, viņam ir diezgan lielas intereses Latvijā izvērst savas aktivitātes, lai pēc iespējas vairāk piesaistītu no latviešu šos jauniešus uz Tartu universitāti. Un ja šie jaunieši atnāks atpakaļ, būtu jau labi, bet nav jau pārliecības, ka viņi nāks atpakaļ. Un tas nozīmē, tautas aizplūšana varētu turpināties, ja? Un maznodrošinātajiem, īpaši depresīvajos reģionos, manā skatījumā, es vēlreiz uzsveru manā skatījumā, nevis pēc kaut kādām socioloģiskajām aptaujām, manā skatījumā mazināsies šī pieejamība augstākās izglītības, un vai strateģiski Latvijai tas ir ļoti izdevīgi, vai tas ir vajadzīgs. Modelis tiešā veidā, manā skatījumā, neveicinās arī studiju kvalitātes celšanos. Te mēs varam diskutēt, tas atkal ir mans personīgais skatījums, jo budžeta vietas pašreizējā momentā tā bija diezgan laba motivācija, tur, kur tās ir, jā, tajās programmās. Motivācija, ka jaunatne tomēr rūpējas, cenšas mācīties, lai paliktu, noturētos budžeta vietā. Un, ja runā par kvalitātes vadības sistēmu, dažādu ieviešanu un tā tālāk, piedodiet, Latvijā mēs zinām, ir diezgan daudz augstskolas, kur it kā ir gan ISO standarti un tā tālāk, bet ja mēs paskatāmies pašlaik, vai šī sistēma darbojas optimāli, es neesmu pārliecināts. Te ir drusku jādomā mums kopā ar ministru un ministriju, kā to visu iedarbināt tā, lai šīs sistēmas tiešām darbotos, nevis būtu formālas, jo augstskolu likums jau tagad, viss es beidzu, tas ir viens no pēdējiem slaidiem, augstskolu likums jau tagad praktiski pasaka, ka šī te kvalitātes sistēma augstskolām jau tagad ir jānodrošina. Un ir šeit jūs vienkārši varat redzēt arī par citu valstu kreditēšanu, un pasaules attīstīgākajās valstīs arī nav atrodamas, kur nav valsts finansējums, labi, tabulē apējam. Pēdējās ziņas no angļu preses varat palasīt. Mēs kaut kā sarunājuši ar ministru, viņš ielika vienu informāciju, es ieliku citu informāciju, tagad parādās virsraksti angļu presē, ja? Un alternatīvas es redzu šos te 3 variantus. Tā ir skaitā arī diskutēt par šo modeli, bet attiecībā uz sociālajām zinātnēm, kur pamatā ir absolūtais vairākums studējošo, un to es atstāju izskaļas vietā, atvainojos par laika aizkavēšanu. Paldies! Tā ir vēstule tā nav sakritība, bet vienkārši vēstule, ko es saņēmu no viena tēva pāris dienas atpakaļ. Tad, kā mēs redzējām, beigās Barševska kungs tomēr kļuva par oponentu. Piedalījās diskusijā. Labi, teiksim tā. Pašlaik ministra komanda ir priekšā laika ievērošanas ziņā. Tagad vārds tiek dots Imantam Auziņam, kurš tātad oponēs, es ceru, Barševska kunga argumentiem. Tā, labdien! Mans vārds ir Imants Auziņš, un es vēlos viņu iepazīstināt par to, kas es esmu, lai būtu skaidrība. Attiecīgi, mana darbības un Stokholmas ekonomikas augstskolas Rīgā absolvents. Šobrīd programmas iespējām misijas starta iesaukuma dalībnieks, kā arī vecākais pasniedzēja asistents Stokholmas ekonomikas augstskolā Rīgā. Un, kā es redzu savu uzdevumu lomu šodien, mans uzdevums šodien ir sniegt opozīciju profesora Arvīda Barševska sniegtajai opozīcija pret pozīciju, ka augstāka izglītība jāfinansē izmantojot ilgtermiņa kredītus. Tātad, sākot jau ar pašu pirmo argumentu, ko gan ministrs kungs, gan arī Barševska kungs pieminēja par studijām. Varbūt šis viens labāks veids, kā ieraudzīt tīri vizuāli, kur man slēpjas problēma lielajā augstskolas skaitā, lielajā programmas skaitā. Ja mēs skatāmies šis 2010. gads, šie apmēram ir mūsu studenti šobrīd, un ja mēs skatāmies, kas mums nāk no apakšas, īstenībā diezgan stipri mazāk. Tā kā tas demogrāfija šeit bija tikai pastiprinās kā diezgan būtisks jautājums, kas jāņem vērā runājot par šo modeli.
Ja runā par pašfinansēšanas modelis, pilnīgi piekrītu Barševska kungam, ka šī debata ir tiešām viens no posmiem, kā mēs varam noskaidrot, ka vai šīs modelis ir attiecīgi tas, ko Latvija kā valsts vēlās, vai tas ir tas, ko mēs vēlamies kā cilvēki. Tātad pirmais arguments, kuram vēlaties pieskarties, ir par sociālām zinātnēm pret dabas zinātnēm, kā lielo pretstatu, ka šajā situācijā tad visi cilvēki vēlēsies vieglāko ceļu. Kā es redzu, īstenībā problēma, ka nav problēma vieglākajā ceļā, problēma mēs varam izraudzīt, ka šobrīd studiju programmas nesniedz informāciju studentiem par tādu, lai viņi varētu pieņemt informētu lēmumu par savu studiju izvēli. Attiecīgi potenciāli atalgojumu, karjeras iespējām, līdzīgi kā tika parādīts materiālā par Lielbritānijas augstskolu ministra kunga pēdējā slaidā. Varbūt problēmas slēpjas šajā brīdī iepriekš izglītības posmā, kur cilvēkiem nav bijis iespējas saprast, ka īstenībā viņi var mācīties dabas zinātnes. Šeit es runāju no savas kā skolotāja pieredzes, ka pārliecības trūkums par to, ka es varu dabas zinātnēs ir īpaši izteicis. Pats matemātikas skolotājs un saskatot dienā to, ka man saka, es nevaru, es nesaprotu, bet līdz to es savu darbību kā skolotājs arī darbojos priekšu, ka es būvēju šo pārliecību, ka tu vari mācīties matemātiku. Ja man vienmēr patīk domāt par tādu interesantu analoģiju savā skolotāja pieredzē, ka mēs visi zinām, ka jauni bērni, kas ir 5-6 gadi, visi zinātkāri, visi ir gudri, visi grib mācīties. Un man ir tiešām jautājums, kurā bija sabiedrība padomā, ka viņš ir stulbs, ka viņš nevar, un ka viņš nevarēs iemācīties to vai citu zinātņu nozari. Un ja mēs saprotam, ka īstenībā tajā brīdī, ka izglītībai ir jābūvē šī pārliecība par to, ka es varu, tas ir ļoti būtisks arguments, ko ņemt vērā. Un arī otra lieta paradigmā, kas varbūt ir jāmainās, kur cilvēkiem īstenībā jāsaprot par to, ka viņi pieņem paši lēmumu par savu nākotni, ka augstāka izglītība ir jāsaprot, ka tā ir investīcija paša cilvēka kapitālā. Ka cilvēkam jāsaprot, uz ko viņš iet, kādas tas potenciālais atalgojums, kādas tās karjeras iespējas. Un jāsaprot arī, varbūt tam sociālo zinātņu studentam, kas iet vieglāko ceļu, ka konkrēti simtiem citu komunikācijas speciālistu šeit ņemt tikai kā vienkārši populārs mīts, ka viņa iespējas kļūst mazākas, ja viņam jākonkurē ar viņiem visiem. Tad līdz to galvenais arguments šajā posmā ir tas, ka mums jārada sistēma, kur cilvēkam ir iespēja pieņemt informētu lēmumu par savām studijām. Ja pieskaramies argumentam par valsts politikas realizāciju, šajā brīdī es neredzu, ka valstī tiek sasiestas rokas attiecīgas politikas realizācija, kas ir atbalstāms, kas nav atbalstāms. Jo valsts jebkurā brīdī var dot solījumu, ka tuvākā laika termiņā šajā gadā mēs atlaižam attiecīgi šo parādu par valsts studijām, un tādā veidā šī sistēma kļūst fleksiblāka nekā pastāvošā budžeta vietas sistēma. Pastāvošā budžeta vietas sistēma saistītas ar konkrētām struktūrālām īpatnībām augstskolā, jo vairāk budžeta vietas, attiecīgi maina ir augstskola savā ziņā struktūra, kas ir pakārtot tam. Bet šajā brīdī valsts var noteikt diezgan fleksiblā veidā, ko viņi dzēsīs, un attiecīgi cilvēks var pieņemt attiecīgi to lēmumu. Es sāku studēt šobrīd, kādas manas izredzes tajā nākotnes sfērā. Ja mēs runājam par iepriekšējo pieredzi kredīta atmaksas kavējumiem, tā kā es vēlos pieminēt, ka es eju pa argumentam. Ja piedāvātais modelis izmanto absolventu nodokļu ideju, tad praktiski mums nav problēma, kas kredīta atmaksas kavējumiem. Ja cilvēks uzrāda ienākumus, ja cilvēkam attiecīgi tiek maksāti ienākumi, viņš maksā patiesībā tā ienākumu nodokli, izvairīšanās iespējas no kredīta maksājuma īstenībā kļūst tieši mazākas, un tieši šis modelis ar to arī savā veidā arī cīnītos. Ja mēs runājam par augstāku izglītības pieejamību, šī, man liekas, ļoti būtiska lieta, par ko ir vērts padomāt tādā lielākā bildē. Šobrīd apmēram 30% studē par budžeta līdzekļiem, 17% apmaksā savu studijas paši. Un pastāvošie studiju finansēšanas mehānismi ir atkarīgi no studenta ģimenes un viņa paša pagātnes un tagadnes ienākumiem. Ko tas nozīmē? Vai viņš pats var samaksāt, vai viņa ģimene var samaksāt par studijām, vai arī viņš ņem kredītu, kam attiecīgi nepieciešama ķīla, kas saistās ar pagātnes ienākumiem, vai tas būtu īpašums, kalvošana. Tātad šī pasviežējā kreditēšanas modelis ir saistīts ar pagātnes tagadnes ienākumiem. Ko piedāvā šis modelis, ko es redzu? Ka tas rakstīts tikai no nākotnes ienākumiem. Kā attiecīgi cilvēks nespēs ar šo investīciju sevī iegūt noteiktu līmeni, viņš attiecīgi arī neatmaksās savēju aizdevumu. Bet šajā modelī studenta esošais finansiālais stāvoklis, viņa ģimenes esošais un pagātnes finansiālais stāvoklis neierobežo viņa studiju iespējas, jo viņš ir pieņemt lēmumu par savu nākotni, kur viņš ir pārliecināts, ka viņš varēs sasniegt savu nākošu augstāku ienākumu līmeni. Šajā brīdī nevienlīdzība tieši tiek mazināta. Ja mēs runājam par ienākumu neuzrādīšanu, vienkārši varbūt šeit ir tā problēma, kā mēs skatāmies to. Jā, tas ir pastāvošs risks, ka atrodas tādas aploksņa algas, bet vai tā ir problēma, kas jārisina augstākas izglītības politikai? Jo šobrīd, ja mēs runājam par to, kā uzlabot augstāku izglītību, lai tās sniedz lielāku vērtību Latvijai, tad vai mums ir jārunā par to, ka jā, bet mums ir aploksņa algas. Jā, tās ir divas problēmas, kas attiecīgi varbūt pastāv Latvijā, bet attiecīgi Izglītības ministrija diezgan maz ko var darīt aploksņa algu jautājumā. Ceru, ka pārējie var tam arī piekrist.
Ja runājam par zemām algām, kas ir arguments, ka cilvēks nevarēs atmaksāt zemes algas, tad ir jāpārvērtē pārskats ekonomikas patiesības. Ja algai pēc būtības būtu jāspogļo cilvēka saražota ekonomiskā vērtība, varētu teikt arī produktivitāte. Un lielākoties vajadzētu arī uztvert, ka iemesls augstākas izglītības iegūšanai arī ir tāds. Paaugstināt savus nākotnes ienākumus, paaugstināt savus nākotnes perspektīvas. Un, ja gadījumā augstāka izglītība nesniedz ekonomiskās vērtības produktivitātes pieaugumu, tad varbūt ir jāpārvērtē šīs konkrētās izglītības nepieciešamību. Šeit, protams, vēlos pieminēt arī to, ka valstī, protams, varbūt prioritārs jomas, kas nesniedz tiešo ekonomisko labumu, ko var tieši izmērīt algā, kā pieņemsim tā varbūt kultūra, kas ir viens no variantiem. Un tad, ja valsts attiecīgi uzskata, ka šāda veida sistēma ir jāatbalsta, to attiecīgi var atbalstīt, attiecīgi ar līdzīgiem veidiem, kas tiek darīts ar subsīdijām, attiecīgi subsidējot kultūru vai tam līdzīgi. Un tieši tas ir punkts, ko vēlēs pieminēt skolotāji mediķi kultūras darbinieki. Šis modelis neizslēdz to iespēju, ka attiecīgi valsts savu pasūtījumu nosaka, ka mēs šajā gadā, piemēram, atmaksājam tik un tik studentus, kas ir studējuši kā kļūt par pedagogiem, par medicīnu, attiecīgi kultūras darbinieki. Kā es minēju iepriekš, šis modelis īstenībā tikai šīs iespējas paplašina un padara fleksiblākas. Ja mēs runājam par izglītības pieejamību trūcīgos reģionos, es vēlos vēlreiz uzsvērt argumentu par to, ka šis modelis paredz, ka studiju iespējas šim cilvēkam ir atkarīgs tikai no viņa nākotnes ienākumiem un attiecīgi no cik depresīvu reģionu viņš ir nācis un attiecīgi, kas korelētos ar viņa ģimenes ienākumu līmeņiem, tas risks tādā veidā tiek īstenībā noņemts. Ja mēs runājam par kvalitātes sistēmā, kas nestrādā, es vēlētu nomodelēt tādu situāciju. Ja mums ir iedomājies hipotētisku pasauli, kurā šis modelis ir, tad attiecīgi studiju programmu direktors, viņam ir jāpieņem lēmums, ka līdz šim viņš ir vienkārši saņēmis konkrētās budžeta vietas, viņš ar to rēķinās, viņš to zina. Bet šajā situācijā viņam ir jāpārliecina potenciāli studējošie par to, ka viņa programmai ir vērtība un ka attiecīgi, ka viņam būs nākotnes atalgojuma perspektīvas un karjeras perspektīvas. Šis modelis uzlabo motivāciju gan studējošiem, gan arī programmu vadītājiem, programmas sniedzējiem universitātēm, ka tādā veidā programmam arī iekšā ir iebūvēta uzlabota kvalitāte. Jo, ja es vēlos piesaistīt savai programmā vairāk studentus, man ir jāpierāda, ka mana programma ir ļoti laba izvēle, un attiecīgi tas arī var iet uz kvalitātes paaugstināšanu. Un nabagie finansē bagātos, kā arī tika pieminēts, ka šobrīd ir 30% budžeta studentu mēs finansējam, ka visi nodokļu maksātāji to finansē. Šajā brīdī, kas saka, tas piedāvātais modelis šo netaisnīgo finansēšanas modeli aizvieto taisnīgāk, kur cilvēks neatkarīgi no savas pagātnes, savas socioeconomic background, kā to sauc angliski, ka tas nenoteiks viņu studiju iespējas no finansējuma aspekta. Un noslēgumā es vēlētos apkalpot kopā, ka es saku savu personīgu nostāju šajā jautājumā. Man ir ļoti grūti nepiekrist vīzijai, ka students pieņem lēmumu par savām studijām, izvērtējot, kāpēc viņam šīs studijas vispār nepieciešamas, ka viņš pieņem informētu lēmumu par savām studijām nākotnē, līdzīgi kā esmu darījis pats, un es ticu, ka tā vajadzētu būt katra cilvēka argumentācijai par studiju izvēli, un ka pa galveno argumentu studiju izvēle netiek izvirzīts budžeta vietas arguments. Un, attiecīgi, studentu pašreizējais finansējās stāvoklis neietekmē viņa nākotnes iespējas, kaut arī viņš ir talantīgs un līdz spējīgs sasniegt augstus mērķus. Līdz to paldies jums, varbūt ietaupīt uz cīm laiku arī pārējiem. Pāris tiešām ir priekšā laika ietaupīšanas ziņā joprojām. Tad vārds tiek dots Edvardam Ratniekam, kurš varēs oponēt uzreiz 2 cilvēku pozīcijām. Laiks 10 minūtes. 10 minūtes. Jā. Jā, nu tad es ātri varētu sākt. Pirmkārt, sveicināts ļoti cienījumās dāmas, augstgodātie kungi, ministra kungs, diskusijas dalībnieki un viesi. Es biju kādā konferencē un tajā reizē mēs tā pārunājām to visu, kā mēs esam nonākuši līdz šim te modelim. Un man bija sagatavota viena tāda uzruna, un ar kuru es arī gribētu jūs iepazīstināt par to, kā vēsturiski viss radās. Es negribētu atkārtot visu, ko teica Barševska kungs, jo, saprot, argumenti bija gan sarakstīti, gan arī tika izteikti. Bet jau kopš savu tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas pirmā kursa dēvēja sev par studentu aktīvistu. Pašlaik pildu Latvijas Universitātes senatoru, Latvijas studentu apvienības prezidentu un augstākās izglītības padomes locekļu pienākumus. Jāatzīmē, ka man ir bijis arī tas gods vadīt Latvijas Universitātes studentu padomes darbu. Dalība aktualitāti ieguvušos
šādos augstākās izglītības procesos man pavērušas iespēju izprast lietu būtību un nonākt pie saviem secinājumiem. Pašlaik augstākās izglītības sabiedrība pārstāvošās puses ļoti bieži ir koncentrētas uz tuvu un sevi izdevīgi īslaicīgu mērķu un labumu ātru sasniegšanu. Nereti pat neredzot kopējo attēlu jeb bildi. Tas, manuprāt, skaidrojums ir augstākās izglītības sabiedrības pārstāvju cīņu katram par sevi, varas un ietekmes demonstrāciju. Bija radusies ideja par vienu augstskolu, vienu universitāti, varbūt vēl atceraties. Šī ideja diezgan ātri nozuda no aktualitātēm. Šeit pat notika diskusija toreiz. Bet vēl joprojām dažviet vēl šī ideja ir dzīva. Jāatzīmē, ka ne jau augstskolu skaits nozīmē kvalitāti vai nekvalitāti, bet gan studiju programmu veidošana sabiedrības interesēs. Viena augstskola nozīmē tikai varas un pārvaldes resursu koncentrāciju. Tika uzsākts projekts par Eiropas Savienības naudu finansētas studiju programmu izvērtēšanu. Jāatzīmē, ka vienlaikus tika domāts par jaunu finansēšanas modeli, kura izstrādē piedalījās Izglītības un zinātnes ministrija un tās sadarbības partneri. Tostarp Latvijas studentu apvienību un rektoru padomu. Šis modelis tika balstīts uz kvalitātes kritērijiem un papildu naudas piešķiršanu kvalitatīvākajām programmām. Modelis ir guvis ministru kabineta reformu vadības grupas atbalstu. Taču ministru kabinets pats vēl nav devis galvārdu. Pēc šāda kvalitātes kritērija finansēšanas modeļa izveidas atkal notika šūmēšanās, kur pilnīgi visiem, protams, neizdevās redzēt labumu sev, un tādēļ valsts prezidenta strateģiskās analīzes komisija izveidoja savu finansēšanas modeli, uz kredītiem balstītu, ar pieejamības aspektu. Jāatzīmē, ka strateģiskās analīzes komisijai bija iespēja darboties pie kvalitātes finansēšanas modeļa izveides, bet notika atteikšanās un nevēlēšanās līdzdarboties šajā darba grupā. Par lauku mazajām skolām mēs vairs nedomājam, ka tā ir tikai izglītības iestāde, bet sen jau tās uztveram kā iespēju noturēt savus jauniešus un cilvēkus savos reģionos. Nu ir pienācis tas brīdis, kad mēs, Latvija, esam Eiropas Savienības mērogā tāds vien reģions, kas nozīmē, ka mūsu pastāvēšana ir tieši tāpat atkarīga no cilvēkiem, vai tie šeit vispār vēl būs. Un augstākā izglītība ir iespēja cilvēkus paturēt, radot tādus pašus vai vismaz samērā līdzīgus apstākļus, kādi ir Eiropā. Latvijas studentu apvienības doma apstiprināja pozīciju, kura balstās uz kvalitatīvu, valsts finansētu augstāko izglītību. Šādam modelim par labu kalpo esošā programmu izvērtēšana, pēc kuras ļoti ceram, ka Latvijā tiks nodrošināta tikai un vienīgi spējīgu, kvalitatīvu programmu eksistence. Nekvalitatīvās tiks slēgtas. Kas runā par labu šim te finansējumu palielināšanai, kas nepieciešama? Tas pirmkārt ir augstskolu likums, ko Saeima pieņēmusi, reforma plāns augstākajā izglītībā, ko ir apstiprinājis ministra kabinets, Eiropas Savienības stratēģija 2020, kas nosaka pieejamību pilnīgi visiem un izglītību 30 līdz 40 gadu vecumā, kad tādiem jābūt ar 40% no visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un vēl kas nepieciešams Saeimas komisijas atbalsts, kas izskatās, ka ir iespējams. Savukārt 2009. gadā es atgādināšu, ka Latvijas augstākās izglītības finansējums bija 100 miljonus latu, bet pašreiz zem 50 miljoniem. Pilnīgai pārējai uz valsts finansētu augstāko izglītību nepieciešams būtu aptuveni 180 miljoni. Tas nozīmē, ka pie iepriekšējā finansēšanas apjoma mums būtu nepieciešams tikai nedaudz vairāk kā tik vien Air Baltica ieguldītais finansējums. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti reāli, jo tas ir tikai un vienīgi politisks lēmums. Tādēļ Latvijas studentu apvienība ļoti cer, ka programma izvērtēšana notiks godīgi, taisnīgi, bez dažu augstskolu bravūras, spiedienu un lobiju. Ne jau augstskolā studējošo skaits nosaka kvalitāti, un šajā augstskolā es domāju, ka to ļoti labi zina. Novēlam šim te Eiropas Savienības projektam panākumus un izdošanos, jo tas nozīmē augstākās izglītības kvalitāti. Atgādināšu, ka studentu apvienība atbalsta kvalitatīvu bezmaksas izglītību, savukārt arī uz kvalitāti balstītais finansēšanas modelis, kas tika izstrādāts, var pastāvēt līdzās arī šim modelim. Tiesa gan nav jādomā, kā šo kvalitāti nodrošināt arī pēc
Diezgan ir jādomā, kā šo te kvalitāti nodrošināt arī pēc paša projekta, bet tas jau droši vien būs citu diskusiju objekts, bet es gribu teikt, ka piedodiet, ja bija pārāk tieši, bet saprotiet, augstākā izglītība ir sabiedrisks labums, kas būtiski rūp ne tikai mums. Un man ļoti iepatikās, kad bija tāda izglītības vadības programmu vērtēšana, un Evija Papula to vadīja. Un viņi teica, ja klasē ir interaktīvā tāfele, tas nenozīmē, ka lekcijas vai mācības vienmēr būs interaktīvas. Un ja mēs domāsim pie tās kvalitātes, kāda ir nepieciešama, tad mēs arī kaut ko varētu vairāk sasniegt. Bet attiecībā tas bija tā kā no vēstures un par tādas pārdomas, ja? Bet es gribu pateikt, ka vienīgais un galvenais aspekts, kur LSA iebilst šim te modelim, ir tas, ka tiek likvidētas budžeta vietas. Un jāatgādina, ka ja šī te kreditēšana, kas ir pieejama, un ja būtu viegli nosacījumi kredītu atmaksā, kā piedāvā ministra kungs, tad tas būtu atbalstām. Bet tas, ka tiek likvidētas budžeta vietas, kuras pārsvarā ir uz tām prioritārajām nozarēm, kuras ir valsts noteikusi, kuras ir nepieciešams, inženierzinātnes un tam līdzīgi, tad tam, diemžēl, piekrist nevar. Bet, kas attiecas uz tām dažām budžeta vietām, kas ir sociālajās zinātnēs, tad tās rada ļoti veselīgu konkurenci savā starpā studentiem. Bet, ja šīs te būs pieejama pilnīgi bezmaksas izglītība arī sociālajās zinātnēs, tad būs jādomā par stipendiju apjomu, nevis 70 latu apmērā, kāds tas ir, bet gan daudz lielāku, lai būtu daudz lielāka motivācija studēt. Un vēl jāatgādina, ka profesors Mihails Hazans norādīja, ka šāds modelis, kāds tiek piedāvāts, tas nozīmēs emigrāciju un aploksņa algas. Arī šodien tika norādīts. Un to izmantos slinkākie un rafinētākie. Jo, diemžēl, godīgais maksās vai nu divreiz, vai nu, kā vienmēr, ja viņš būs godīgs, tad viņš izdarīs visu, ko no viņa prasa. Un es gribu atgādināt uz cēloņiem un sekām. Un nav jautājums, vai aizbrauc. Mēs zinām, ka cilvēki aizbrauc. Jādomā, kā šos cēloņus likvidēt, nevis domāt par sekām, kā šos cilvēkus dabūt atpakaļ. Jau tagad ir pētījums, kas norāda par to, ka Latvija zaudējusi ir 10 miljārdus latu līdz ar tiem cilvēkiem, kuri ir aizbraukuši prom. Un jāatgādina, ka Ķiļkungs arī norādīja mūsu savstarpējā diskusijā par to, ka šāds bezmaksas izglītības modelis ir iespējams, bet ja ir progresīvais nodoklis, progresīvais iedzīvotāju ienākumu nodoklis, un mūsuprāt, tas nav šķērslis, lai tādu nevarētu, nav šķēršļi, lai tādu nevarētu ieviest. Un jāatceras par to, ka ir augstākas vērtības, un nevienmēr tie būs ekonomiski argumenti. Bet jāatgādina arī to, ka ir tādas civiltiesības, man kā tiesības zinātņu studentam ir daudz tuvāks, un ir tāda lieta, ka šajās civiltiesībās ir ģimenes tiesības. Un ģimenes tiesībās ir rakstīts, ka vecāki rūpējas par bērniem, bet pēc tam, kad vecāki nespēja par sevi parūpēties, tikai tad bērni rūpējas par vecākiem. Un manuprāt, ka tas ir ļoti, ļoti būtiski, ka nodokļus maksā mūsu vecāki, mēs studējam, bet pēc tam mēs, kad būsim paši vecāki, tad mēs arī saviem bērniem apmaksāsim šīs studijas nodokļu veidā. Un atcerēsimies, ka izglītība vienam cilvēkam ir viena konkrēta cilvēka labums, bet ja ir izglītot tauta, tad tas ir sabiedrisks labums, un tad par to gan ir jāmaksā sabiedrībai. Situācija, kas ir Igaunijas gadījums, un es patiešām būtu ieinteresēts, lai šo varbūt drusku pāranalizētu. Igaunijas gadījumā mums ir valdības apsolījums apmaksāt no publiskiem resursiem pilnu laiku studijas igauņu valodā. Ne citās valodās un ne cita veida studijas, bet pilnu laiku studijas igauņu valodā. Mēs varētu to pārņemt, ne? Bet kā tas saistītos ar augstākās izglītības kvalitāti? Tas ir viens. Otrs, ja mēs pārņemam relaksētu sistēmu, piemēram, mēs apmaksājam visas studijas visās augstskolās, vai mēs esam gatavi pie mūsu kvalitātes pieauguma augstākā izglītībā maksāt arī par tiem cilvēkiem, kas brauc no citām valstīm pie mums mācīties. Kā tas, piemēram, ir tajās, kur mēs taisamies doties kā kurš pirāti, ja? Tad paņemt izglītību, atbraukt atpakaļ. Kāds, ka šo diskusiju rezultātā tas mērķis ir dabūt tos punktus, kas ir tā kā kopīgas sarunas tēma, ja? Ir skaidrs, un dabiski, mēs jau to arī darām. Un dabiski te ir virkne ar tiem punktiem. Mēs tos nosaukšu ne tāpēc, ka es gribu samierināties, bet tāpēc, ka tie ir patiešām punkti, kuros jāmeklē risinājums. Tas ir jautājums par to, cik lielā mērā vispār ir iespējama plānošana attiecībā uz darba tirgu,
Es domāju, ka mēs mierīgi atradīsim konsensus, ka tas ir ļoti grūti vai pat neiespējami. Tāpat kāds jārisina tas augtais aversion to borrow, vienalga no kā, ja, kad cilvēki aizņemās vai saista sevi. Tas ir kopēja tēma, kurā var atrast risinājumu. Trešā lieta, ka ir skaidrs, ka ir zināms sakars starp nākotnes ienākumiem un augstākas izglītības finansējumu. Progresīvais nodoklis, Edvards, cita starpā ir salīdzinoši viltīgs piedāvājums, jo tas ir kopumā visiem dārgāks. Ja? Šis finansējuma modelis, ko es piedāvāju, ir lētāks, tas ir konkrēti individualizētāks. Ja? Ja progresīvitāte var visi maksā un ilgstoši un visu dzīvi. Ja? Tagad te ir. Ceturtais, ko mēs darām saistībā ar iespējamo migrāciju, te risinājumi arī, draugi mīļie. Mēs varam, piemēram, ieviest kā inovāciju, tas ir pilnīgi iespējams 0% ienākumu nodokli jauniem cilvēkiem. Tas ir iespējams. Tādā veidā aizkavējot vai paturot un pat ieeicinot pie sevis citus cilvēkus. Iedomājieties, ja? Income tax for the age under 25 is 0. Mēs taču varam tādu ieviest, un tas patiesībā nav neiespējami, ne konstitucionāli, ne finansiāli. Tas, zinām, arī ir instruments, kā cīnīties citā veidā ar imigrāciju. Tur nav jāizmanto augstāka izglītības kvalitāte. Priekšpēdējais punkts. Es domāju, tas ir mums būtisks un nopietnis jautājums par to, kā mēs strateģiski atbalstam salīdzinoši dārgās jomas. Tas tā ir izmaksu ziņā dārgās. Es negribētu tulkot tirgus valodā, jo, protams, tad ir jautājums, kāpēc mums tik daudz ir jāmaksā un mēs nevaram dabūt ienākumus atpakaļ no X vai Y jomas un profesijas. Te kaut kas noteikti nav riktīgs ar cenu mehānismu, ne? Bet skaidrs, ka tas ir jautājums, kas ir jāuzrunā, tur arī ir risinājumi. Un piektais, es šeit gribētu patiesībā beigt ar tādu, atvainot, drusku demagoģisku gairu. Man vienmēr ir fascinējis tas arguments par to, ka tā ir anglosakšu tradīcija. It kā budžetu vietu sistēma būtu kaut kādā ziņā tā pielāgota latviešu dzīves ziņai, ja? Ka no viņas nevarētu nekādīgi atbrīvoties. Ja? Būtu tik perfekti atbilstoši mūsu tautas raksturam mentalitātei, ka tas ir gandrīz vai tāds kulturāls noziegums, ja? Mēģināt piedāvāt pat kaut ko citu. Un padomājiet arī par šādu līmeņu argumentiem, kad jūs izvērtējat alternatīvas. Paldies! Jā, un tātad Barševska kungam 5 minūtes, lūdzu, ilgāk. Šoreiz es apsolos, varbūt daudz īsāk būt nekā pirmajā reizē. Jā, paldies par komentāriem, paldies arī kolēģiem, kas analizēja manu prezentāciju. Es uzskatu, ka pašlaik mēs varētu nolikt šīs te prezentācijas un iet par katru punktu, un atkal mums būtu pietiekami daudz viedokļu, jo arī šis viedoklis, kas tika noprezentēts, tā nav aksioma, tas ir diskusiju vērts. Ja? Un runājot kopumā, man neliekas viss tik rožaini, ja? kā varbūt šur tur izskanēja gan par dabas zinātnēm. Ja es šeit pie tribīnes tiktu nolikts, piemēram, laborants, kurš ar biologa izglītību strādā par 180 vai 200 latiem, ticiet man, es ļoti pieļauju, ka viņš domātu krietni savādāk un runātu krietni savādāk. Arī šie aspekti ir jāņem vērā, jo viņam, kurš strādā tikai tāpēc, ka viņam ļoti patīk ķēpāties varbūt ar mikroskopu un vēl kaut ko, ja? Arī viņam vajag iegūt izglītību, kuram maksās varbūt 30 vai vairāk tūkstošu kredīta veidā. Tāpēc šeit ir pietiekami daudz neatbildētu jautājumu, un tas ir tikai viens kā piemērs. Ja? Tāpēc nav varbūt viss tik rožaini. Otrais par naudas seko. Ja? Šis ir modelis, kur arī es esmu diezgan daudz savu laiku runājis, jo, diemžēl, Lietuvā šis modelis naudas seko pašlaik ir likvidējis praktiski regionālo augstskolu tīklu. Un, paldies Dievam, ka pagaidām tāds modelis nav Latvijā, jo savādāk ļoti ātri Lietuva zaudēs arī pašus reģionus. Reģionos vienkārši cilvēku vairs nepaliks. Un, jā, es esmu pateicīgs ministram arī par veselu virkni šo te ieteikumu. Mēs diskusiju noteikti turpināsim. Diskusija noteikti turpināsies, ja? Un svarīgi tiešām nevis iet uz konfrontāciju, bet meklēt šos te risinājuma veidus. Es ļoti ceru, ka savā prezentācijā man nebija šie konfrontējošie punkti, tāpēc noteikti šī diskusija turpināsies. Ja? Paldies!
Tagad ir laiks jautājumu daļai, un es gribētu izmantot savu dominējošo stāvokli un uzdot pirmos divus jautājumus. Pirmais jautājums ir Barševska kungam. Es īsti nevarēju saprast no jūsu prezentācijas, kas tad ir tas augstākās izglītības finansēšanas modelis, ko jūs atbalstat. Vai tas ir pašreizējais, vai tas ir kaut kāds uzlabojums ļoti īsi? Un otrs jautājums, kas no tā izriet, kur šim modelim dabūt naudu? Jā, paldies par jautājumu. Manā prezentācijā bija parādītas 3 alternatīvas, principā, par kuriem, es domāju, pašlaik arī varētu. Es esmu tiešām gatavs atbalstīt. Praktiski, tātad vai nu, kā Ratnieka kungs teica, šī Latvijas pārēja uz bezmaksas augstāko izglītību un kur dabūt naudu, tad lūk, arī ir tēma šai diskusijai, un Ratnieka kungs arī jau skāra dažas aspektus, kur dabūt naudu. Viens Air Baltica, piedodiet, tiešām izmaksāja varbūt tik, cik izmaksātu bezmaksas augstākā izglītība Latvijā. Otrs, es pats esmu bijis arī šajā darba grupā, kas izstrādāja šo uz kvalitātes rezultatīviem rādītājiem vērsto modeli, kurš pašlaik atrodas ministru kabinetā. Mēs varam diskutēt labs, slikts, zobains, bezzobains šis modelis. Jautājums ir kritērijos. Nu, nepatīk šis kritērijs, samainām pret kaut ko labāk, indicējumu un tā tālāk, un uz priekšu. Ja? Vai arī pašlaik piedāvāto Ķīļa kunga un Zatleru reformu partijas modeli, piemēram, ja tas attiecas uz sociālajām zinātnēm, bet saglabājot uz rezultātiem orientēto šo te modeli pārējās zinātnēs. Bet, kā es vēlreiz teicu, tā nav dogma, tas ir diskusija jautājums. Es atvainojos, bet visu laiku krīt. Viņš slīdnos tā. Un otrs jautājums ir Ķīļa kungam. Šeit jau tika pieminēts, un tā ir taisnība, ka sevišķi tajās programmās, kur budžeta vieta nav tik daudz, tas ir ļoti tāds motivējošs un stimulējošs faktors, kas var arī uzlabot studentu sekmes. Jautājums ir, kā jūs savā piedāvājumā plānojat šo motivējošo faktoru saglabāt, un vai ir domāts par kādu stipendiju sistēmas attīstīšanu vai citiem instrumentiem? Kā man palīdz moderētājs, ne? Ja tiek izveidots ārpus budžeta fonds, tad tā nauda, kas katru gadu ir tikus līdz šim piešķirta augstākā izglītībai dotāciju veidā, tas augtais budžeta vietās, kas ir drusku pseido budžeta vietas, bet nu labi. Šo naudu ir iespējams mērķtiecīgi izmantot saistītiem mērķiem tajā pašā sektorā. Proti, mēs jau esam par to runājuši, izveidot nacionālu līmeņa stipendiju fondu, kas risina to pašu. Mums pašlaik izveidojas situācija, kā ar budžeta vietām patiesībā risina citu problēmu, kas ir stipendiju problēma. Budžeta vietas izmanto kā stipendija, kas ir kā atbalsts, motivācija, atzinība par panākumiem. Tas ir 2 motīvu sajaukšana vienā. Mēs piedāvājam sadalīt, un to daļu, kā jūs redzējāt, vismaz piemēram 30 miljonus, sadalīt 2 daļās. Viens būtu Nacionālais stipendiju fonds, kas tad varētu atbalstīt 5% jebkurā jomā ar tāda veida izmantojumu, kā viņi vēlās, vai viņi sēdz mācību maksu vai izmanto citiem mērķiem, un otru daļu novirzīt šajās strateģiskajos virzienos tā sauktajām dārgajām nozarēm, lai subsidētu strateģiski svarīgo jomu dabaszinātnes vai medicīnās zinātnes un izglītības sasaisti. Piemēram, ja jūs gribat ļoti brutāli, tad 30 miljoni, 10 miljonu stipendijām, 20 miljoni. No tā, kas tagad ir. Ja? Tā kā šis ir tas pietiekami vienkāršais risinājums, kas ir praktiski arī iespējams un īstenojams bez īpašiem sarežģījumiem. Vēl neiet prom, arī man ir jums tas pats jautājums, ko es vaicāju Barševska kungam, kur jūs redzat, kur jūsu priekšlikuma īstenošanai var ņemt naudu, jo tas ir visai dārgi. Tur ir Baltika arī nepietiek. Latvijas valsts šogad jūnijā aizņēmās 500 miljonus eiro. Par likmi 5,4. Nākošais gadu plāno aizņemties miljardu ārējās tirgos. Ja jūs sarēķināt pat tagad uz papīra lapas, cik apmēram ir nepieciešams, lai šis fonds sāk strādāt, kamēr viņās sāk atgriezt, mēs runājam par 700 miljoniem eiro, kas ir gana, lai normāli šo fondu darbinātu. Šādu summu gandrīz vai valsts aizņemās ar vienu sitienu šogad jūnijā. Es neredzu problēmas šāda veida aizņēmumu izdarīt. Mūsu ārējais parāds, kā jūs ļoti labi ziniet, ir
saprātīgās robežās 44, 45, 45 tagad mazāk būs drusku vēlāk, un 3% no IKP mēs droši varam pieņemt klāt, nepārsniedzot sarkano līniju 50%. Pie tam to mums, ja nepieciešams, nevajag uzreiz, ja mēs varam to pakāpeniski aizņemties. Es saprotu, ka tur atkal jautājums, ka tur neviens neaizdod, ja tur mazāk par 500 miljonu, to visu var izsināt, tas ir tehniskas lietas. Tomēr tā ir ļoti vienkāršs skaidrs virziens, kā iegūt līdzekļus, un kur arī investoriem ir skaidrs, kā tā lieta tika izdarīta. Es domāju, ir vērts papildināt, es izmantoju sautīgās iespēju atbildēt par jautājumu, ko nozīmē, ka tas fonds var sabrukt. Fonds arī tāpēc ir, ka pret viņu kādā brīdē, kā es saprotu, var izdot arī vērtspapīrs. Labi, tagad jautājumi auditorijai, tikai lūgums runāt ļoti skaļi, lai varētu arī ierakstīt. Kam ir pirmais jautājums? Lūdzu. Jautājums Ķīri kungam. Par motivāciju un lēmumu pieņemšanu. Jūs apšaubījat to, ka centralizēta plānošana ir pat par sevi neiespējama. Bet šajā ziņā es gribu pajautāt, vai tas nav līdzīgi, kā nesen ekonomikas finanšu ministrs Vilkakungs teica, ka katram ir jāseko bankas attīstībai. Ja mūsu FKTK, kur ir kompetentāki cilvēki, ekonomisti, finansisti, viņi nespēja izsekot situācijai, bet jūs, skolotāji, policisti, inženieri, jūs domājat ne tikai par savu lietu, bet arī plānojat, skatoties biznesa avīzes, kas tur notiek finanšu sektoru, lai zinātu, kur likt jūsu naudu. Un šajā gadījumā skolu absolvents, kurām ir daudz mazāk informācijas, kur ir daudz mazāk dzīves pieredze, viņiem jāizdara izvēle, kura no nozarēm būs, kur viņš varēs pelnīt pēc 7-10 gadiem būtībā. Un izdarīt tādu lēmumu, vai nebūtu loģiskāk tomēr valstī šeit palīdzēt individam pieņemt lēmumu un izmantot labākus prātus, lai šo situācijas analīzi. Paldies. Būs maiga atbilde un drusku skarbāk, ja atvainojiet, Elizabete. Tā maiga atbilde ir tāda. Skaidrs, ka kolektīviem spēlētājiem valstī ir zināms labums nodrošināt kvalitātes pāraudzību un piedāvāt kvalitātes informāciju spēlētājiem, patērētājiem vai vienalga studentiem. No kopējām izmaksu viedokļa tas ir lētāk nekā katram atsevišķi veikt tos informācijas vākšanas un analīzes apstākļus. No šī viedokļa pāraudzīt sektoru, novērtēt kvalitāti, licencēt programmas, uzstāt uz kvalitātes vadības sistēmu ir normāls valsts vai publiskā sektora. Ne obligāti pat valsts, to var izstāstīt arī vēl savādāk. Publiskā sektora spēlētāja darbība, tā ir racionāla, tā nav pat labdarība, tā ir ļoti ekonomiski attaisnota darbība. Ja? Taču drusku cits jautājums ir par to, vai cilvēki 18 gadu vecumos var pieņemt lēmumus, un es atļaušos skarbāk atbildēt. Ir cilvēki, kas 18 gados ir jau ar 2 bērniem, kuri nesā ieročus, kuri ir paņēmuši kredītu, lai iepirktu mājas, kuri spēlē fondu tirgos, kuri, protams, precās un šķirās, kuri sēž cietumā, izdara visu laiku tādus lēmumus, kas ir ļoti nopietni un tālviešam sekām. Kāpēc viņi nevarētu izdarīt jautājumu? Par augstāku izglītību man nav skaidrs. Nākamais jautājums. Jā, Hermant. Sveiki, mans Leimans, Rīgas Juridiskās augstskolas studentu asociācijas prezidents. Man ir jautājums Edvardam Ratniekam. Sakiet, vai jūs savā uzrunā pārstāvat visus LSV autorus un vai pašlaik nenotiek jaunas pozīcijas izstrāde? Paldies. Pašlaik šis te modelis tiek apspriests viens vienīgs modelis, bet tas, kas tiks darīts, kā mēs ar ministru kungu esam vienojušies, ka tiks izveidot darba grupu, kur strādās un mums būs apmēram 3 mēnešu laika, izstrādātu tādus modeļus, kas apmierina ne tikai vienas mazas augstskolas, vienas lielas augstskolas, kādas vidējas vai pilnīgi visas. Tas būs diskusija objekts. Un tad arī mēs runāsim, tad, kad mums būs konkrēti modeļi un konkrēti priekšlikumi. Paldies. Nākamais jautājums. Lūdzu. Jautājums Tīrkungam par viņu modeli. Vai nesanāk tā, ka ir modelis, kurā faktiski tiek subsidētas profesija, izglītība profesijām, kurām ir zemāks vidējais atalgojums, notiek subsidēšana šo te zem atalgotu profesiju. Ja ir pārprodukcija, pārāk daudz personāla kādā nozarē, tad attiecīgi viņa algas zemāks, attiecīgi viņa ir izglītīgi nemaksāts, attiecīgi motivē vēl vairāk cilvēku. Es atzīstu, ka tāds kropļojošā efekta iespēja pastāv.
Ko es jums varētu pateikt? Tāds ir. Mēs mēģinām koriģēt kaut kādas tirgus kļūdas, un acīm redzot kaut kādā brīdī koriģējot tirgus kļūdas, kas nenovērtē to vai citu pakalpojumu vai darbu, tāpēc, ka tas ir noteiktā teritorijā vai noteiktā jomā, mēs varam nokļūt, ne mēs tur valsts, bet tādā retoriskā nozīmē, varam nokļūties un pārdozēt un sākt kropļot attiecīgo cenu mehānismu darbību. Tas ir iespējams. Jā. Pilnīgi, es domāju, ka tā ir viena no lietām, kas, piemēram, ir skaidrs kā analīzes vērta, saprotot, ka nevienmēr un visur, kad tiks izmantot šāda pieeja, tas ir pieņemts bijis. Ja? Tad tieši šis viens no iemesliem ir bijis, kāpēc tā ir laba doma, bet kāpēc beigās no tās atsakās, jo tieši tā sākties subsidēšana, kas sāk kropļot darba tirgu tā, ka tās negatīvās eksternalitātes kļūst vairāk nekā. Un tur jāmeklē citi mehānismi, kā atbalstīt cilvēku interesi par to vai citu profesiju. Es atzīstu, taču es nepieņemu finālu lēmumus, jāapskatās, vai Latvijas mazais mērogs šajā gadījumā nav gana labs attaisnojums, lai uz tādiem zaudējumiem ir. Labi, nākamais jautājums. Nevienam nav jautājumu? Tad es... var. Jā, ļoti labi. Esmu students, tāpēc gribēju tomēr ļaut studentiem, bet ja studenti nejautā, mums sauc Jānis Bernāds un idejas, ka esmu tā kā atzīšos uzreiz, Baršēts kungu un Ratnieku kungu tajā nometnē, jūs te esat sadalīti, tā kā divi. Ķīrkungs, jūs, tā kā, cik es sapratu, tā kā nedaudz apvainojāties par to, ka jums pārmet to anglosakšu, tā kā, valstu tā kā aizstāvēšanu, un tad divi jautājumi. Pirmkārt, kas tad tās ir pa valstīm, ja ne anglosakšu, Lielbritānija, Austrālija, Jaunzēlanda, Dienvidāfrika, tās ir 4, kuras jūs savā prezentācijā, ne šajā, bet iepriekš minējāt kā piemērs, tas ir viens. Un otrs, jūs teicāt, ka neizmantojat nekorektas metodas, bet tomēr pēc tam tā kā spēlējāt uz auditoriju par to, ka šis valsts budžeta finansējums ir tā kā ļoti tuvs vai nav tuvs latviešā dzīves ziņai. Protams, šīs augstskolas studenti par to bija ļoti sajūsmā, un tā bija laikam tā kā augstākais punkts, cik var spriest, ja rēķinam to kaut kādu ironijas, to mēdītāju. Bet tā tad jautājums ar komentāru. Varam ironizēt par latviešu dzīves ziņu, bet visa tā Eiropa ir izvēlējusies šo modeli, es domāju, kontinentālā Eiropa. Un, ja var, tad es gribētu lūgt jūsu atbildē bez tā argumenta par progresīvo nodokli, jo neesmu nodokļu speciālists, studenti varbūt palīdzēs, es neticu, ka visās kontinentālās Eiropas valstīs ir ievies progresīvais ienākumu nodoklis. Tajās, proti, kurās iet runa par, kurās tiek izglītība finansēta no valsts. Paldies. Cik bija jautājumi? Jā, Paldies, ka jūs ievērojat jautājumu par anglosakšanu. Es domāju, ka man liekas, ka tas, pirmkārt, kā jūs saprotat, Bernāta kungs, debate ir situācija, kurā jūs izmantojat dažādu veidu argumentus, un viņi ir leģitīmi. Tā skaitā arī vēršanās pie auditorijas. Tas ir pilnīgi leģitīmi. Tas, par ko es runāju, ir, ka var izvēlēties dažāda veida pamatstratēģijas un var izvēlēties konfrontējošu stratēģiju un mazāk. Es izvēlējos mazāk konfrontējošu stratēģiju apzināti, lai sameklētu punktus. Mēs varējām izvērties ļoti radikāli un iznīcināt vienkārši budžeta vietu sistēmu pašā saknē un pateikt, no šitādu sapūšu mēs vispār nevaram tālāk, ja? Ne soli. Tas nozīmē, ka mums vienīga alternatīva ir cita. Tā arī varēja spēlēt. Es to nespēlēju, tas bija par to. Nevis par to, ka es neizmantoju emocionālu raksturu argumentus. Tas ir normāli. Debatēt to dara un jādara. Ja jūs to nedarat, jūs esat pats vainīgs. Attiecībā par anglosakšu valstīm, es domāju, ka tas ir atkal grūti piekrist, un es domāju, ir vērts jums paskatīties tuvākā laikā, kādas vēsmas nāks no Eiropas komisijas. Es izmantošu privileģētu informāciju, kas visiem nav, kaut gan tā ir publiski pieejama. Nācās būt šo pirmdienu Eiropas ministru padomes sēdē, kurā viena no pozīcijām, par ko ministri diskutēja un vienojās, bija par augstākās izglītības sistēmas modernizāciju. Un tās ievadā runāja profesors Voismans no Minhenes izglītības ekonomikas institūta, vācietis, kurš piedāvāja Eiropas Savienības valstīm un ministri liela daļa to atbalstīja, un to noteikti var fiksēt ar protokoliem, ideju par saistību augstākai izglītībai ar ilgtermiņa ienākumiem un ilgtermiņa parādu saistībām.
Tas ir tikai piedāvājums, tas ir tikai eksperta līmenī, bet izvēle no Eiropas komisijas prezidējošās valsts Polijas šo likt priekšā citām valstīm un citu valstu augsta izglītības ministru piekrišana šādai pieeja acīm redzot signalizē kādas izmaiņas tajā, kā Eiropas valstis vismaz retoriski raugās uz šo te saistību. Otrs, ko es vērētos jums pievērst uzmanību, OECD organizācijas savos vērtējumos par augstāko izglītību ir regulāri pēdējo pāris gadu laikā pievērsus uzmanību par disproporciju, kāda pastāv valstīs saistībā ar publisko finansējumu pirmsskolas izglītībai pret augstāko izglītību, aicinot valstis pārskatīt proporciju un vairāk publiski finansēt pirmsskolu izglītību un mazāk tiešā veidā dotēt augstāko izglītību, saistot vairāk ar līdzmaksājumu un studiju kredītu sistēmu. Es domāju, mēs redzam idejisku virzību tajā virzienā. Un tas vēl nav fakts, bet mēs redzam nopietnus argumentus, kas nav tikai anglo-sakšu valstu arguments. Un pēdējais par progresivitāti. Jums ir taisnība, augstākā izglītība tiek finansēta dažādi, vienā gadījumā ar progresīvā nodokļa netiešu veidu. Protams, ir arī beidzēju nodokļu sistēma, kas, protams, ir drusku taisnīgāk, jo tā saistās tikai ar to, bet tas, ka saikne ir starp pienākumiem, nodokļiem un augstāku izglītību, to nu gan atzīst visas valstis. Paldies. Mums būtu laiks vēl vienam jautājumam. Lūdzu. Es esmu Sanita Balodi, Latvijas Mākslas akadēmijas pašpārvalde. Es noklausījos visas diskusijas. Edvarda diskusija fantastiski. Es sarakstīju 12 jautājumus, bet tu atbildēji uz visu. Auziņu kungs, jūs būtu labs menedžers. Bet lielās masās man radās iespējas, kad starpība ir tikai, manis Baršavas kunga slaidā bija, kad šobrīd jau ir šāds kreditēšanas principā sistēma, jums bija minēts. Tad lielās masās šī visa diskusija ir par to, ka starpība ir tā, ka mēs aizņemamies naudu un ieguldījam bankā. Mums valstī. Man vienkārši doma, vai te nav runa par banku lobby? Jautājums ir kuram? Ķīvi. Jā. Pamēģināsim sakairināt temperatūru uz augšu. Ja jūsu izpratne par lietām ir tāda, kā šis jautājums, tad ir problēmas. Tāpēc, ka tas jau tieši tā ir tas stāsts, ka mēs jau no tām banku aizdevumiem atsakamies ar to lietu. Tas piedāvājums ir tieši pretējs tam, ka jūs veidojat publisko valsts īpašumā esošu fondu, kas finansē studijas. Tie nav privātais sektors. Tas jau nav privātais sektors. Bankas. Ja, nu jūs iedomājaties 100% valsts īpašumā esošu banku, nu tad jā, bet tā ir valsts īpašumā esoša banka, kas diez vai ir iespējama pašlaik pēc Latvijas dzīvošanas Eiropas Savienībā. Respektīvi, tas jau nav tas pats, kas tagad tieši otrādi. Jūs atsakaties no duālās sistēmas, kurā ir privātais sektors un ir daļa nodokļu maksātāja naudas. Un unificējat maksāšanas sistēmu uz publiskiem pamatiem, publiska finansējuma pamatiem. Tur nav privātā sektora vispār iekšā. Nu, izņemot, ja jūs privāti gribat aizņemties, un tad valsts, nevis valsts, bet bankas jums, jūs pēkšņi negribat no Latvijas valsts, kaut kā gribat no Zviedriem, jā, piemēram. Nu, lūdzu, priekš, jā, bet... Kur ir no tagadējā aizņemšanās? Vēl vienreiz, ja mēģināt, ja? Tagad jūs ejat uz SEB banku, ja? Un gribat, lai viņi jums aizdod naudu. Ja? SEB banka prasa galvojumu, valsts galvo jūsu vietā. Pēc tam jūs ar SEB banku stājaties kreditētāju attiecībās. Uz SEB bankas labi saskaņotiem, bet ir nosacījumiem. Un jums ir, kā no kurā situācijā, iespējams jāmaksā jau gandrīz vai uzreiz, vai tūlīt pēc beigšanas, pēc noteiktām likmēm, pēc noteiktiem nosacījumiem, pamēģiniet nemaksāt, cik ilgi jūs to darīsiet. Jūsu procentu likmes noteikti ir tirgus likmes, jūs varat bankrotēt, jums ir ierobežotas iespējas aizņemties, ja jūs nepildat kredīta saistības. Un tas viss nav pie ilgtermiņa kreditēšanas sistēmas. Ja bet otrs gals man, piemēram, atsāk maksā nodokļus, viņi iespējams jau 3 reizes ir nomaksājuši man izglītību. Kādēļ man vēl ir jāņem kredītus un vēl jāmaksā izglītību? Kādā ziņā viņi ir nomaksājuši? Viņi tā kā jums ir kaut kāda... Nē, mēs maksājam nodokļus.
Jā, bet ir 75% cilvēku Latvijā un vairāk, kuri maksā nodokļus un nesaņem. Kādas ir jūsu attiecības ar šiem cilvēkiem? Vēl vairāk jāpalielina budžets. Tagad es šito nesaprotu. Ja 75% maksā nodokļus. Jūs gribat 100% augstāku izglītību? Jā. Nu, tad par to man, lai jums veicās. Paldies runātājiem, ka beidzām uz tādas... Vienu mazu repliku. Pussekundi. Tā jau beidzās. Nē, nu patiesībā aizņemšanās jau ir laba lieta, mēs to esam zinājuši, bet šeit ir viens moments, ka gan students maksās kaut kādus procentus fondam, bet arī valstī vēl vajadzēs maksāt par aizņēmumu starptautisko. Bet tas tā, bet otrs es arī pozitīvu momentu ļoti labi saklausīju šodien. Teiksim, mums jau parādījās arī lietas, kur iespējams var sākties arī kaut kāda šo modeļu sintēze vai vēl kaut kas. Piemēram, ja runā par tām pašām dabas zinātnēm, ja, kad, piemēram, parādās dotācija un var būt arī kaut kādas dotācijas un tā tālāk. Tas tikai vēlreiz pārliecina, ka varianti ir un diskusijā arī rodas šīs te idejas. Paldies!